Kāpēc AdBlue tavu mašīnu var atstāt ceļa malā? Kā piemēram šitam Mercedesam palika 53 km un vairs nevarēs iedarbināt mašīnu. Tātad NOx sistēma šitai mašīnai vairs nestrādā. Tātad AdBlue sastāv no ļoti daudz ko. NOx sistēmas, dačiki, sprausla, AdBlue bloks, AdBlue bāka. Iekšā tajā bākā ir sūknis, augstspiediens sūknis, līmeņa rādītājs. Ja kāds no visiem šitiem komponentiem kaut viens iziet no ierīces, jūsu mašīnai iededzas skaitītājs, tur piemēram vienai mašīnai 1000 vai 2 vai 1700 km, un tā skaitītājs iet lēnām lejā, un tad, kad sasniedz nulle, vairs motoru nevar iedarbināt. Tā kā varat redzēt, ka šitai mašīnai ir problēmas ar NOx sistēmu un ir palikuši 53 km un vairs nevarēs iestartēt dzinēju. Ja mēs paskatīsimies pēc diagnostikas, tad mēs ļoti skaidri redzam, ka oksiģena sensoris NOx sistēmā ir bojoti, kļūdu kodi 229E vai 2280, un tā mašīna vairs nevarēs iedarbināt. Ko mēs tagad darīsim tajā mašīnā? Mēs, protams, jūs varat nomainīt tos visus sensorus. Sensori oriģināli maksā diezgan padārgi. Neoriģināli kā būs, vai viņš strādās, vai viņš nestrādās. Oriģinālais 3, 4, 5, pat dažreiz 800 eiro tikai viens sensoris. Un tur vēl nav garantijas, kad jūs samainīsiet vienu to NOx sensoru, jums ziemā, piemēram, neaizsals bāka vai neteiksies apsildies elements, vai kaut kādai trubinei neizies kāds tā caurumiņš un neoksidēsies jums tā visa sistēma. Tā kā tas ir nebeidzošais remonts kustībā, mašīna kustas, brauc un viņa vienmēr plīst tieši tas AdBlue sistēma. Lai tas vairs nenotiktu, tai mašīnai tiks atprogrammēta AdBlue sistēma uz visiem laikiem un nekad vairs neblokēs starteri un nebūs paziņojumu, ka tā mašīna noslēps pēc kādā tā noteiktā braukšanas stilē. Mēs nolasījām programmu caur OBD, tūlītās pārtaisīsim programmu, sarakstīsim viņiem iekšā un tālāk vēl skatīsimies problēmas saistībā ar citām daļiņām. Atgādināšu to, ka AdBlue sistēmas atprogrammēšana, visa pilna AdBlue sistēmas atprogrammēšana, ieskaitot bāka, NOx sensorus, līmeņa devēju, apsildes elementu, vai pat AdBlue sprauslu, vai viņa bloku, vadības bloku, neietekmē tehniskas apskates iziešanas vai citu daļiņu celšanas, ja pareizi tiek atprogrammēta AdBlue sistēma. Ja gadījumā ar kaut kādām automātiskākām programmām tik palaista atkodēšanas AdBlue sistēmā, tad var pakert DPF slēdžus, kur var rasties problēma pēc kādā tā nobrauktā laika, piemēram, 50 vai 100 km, dažreiz 200 vai 500. Tas aizsarējas, mašīna var sākt zaudēt jaudu un tad jau parādās problēmas ar DPF. Bet šī gadījumā šitai mašīnai jau ir problēmas ar DPF filtru, citas daļiņas ir pacelušies, un tagad vēl klāt AdBlue. Ar AdBlue tiksim galā, pēc tam skatīsimies, ko mēs varēsim izdarīt ar citām daļiņām. Varbūt saregulēsim vai varbūt uzstādīsim citu DPF filtru. Kā minēju, AdBlue atslēgšana neietekmēs DPF filtra darbībai. Jauku dienu jums visu! Čau!